Galvasāpju ārstēšana ir svarīga problēma tādēļ, ka galvasāpes ir bieži. Un man liekas, ka jebkurš pacients, jebkurš cilvēks ir sastapies ar galvasāpēm savā mūžā kaut vienu reizi. Labā ziņa ir tā, ka mūsdienās ārsti ir informēti un daudz zina par galvasāpēm un ir vērts aprunāties ar speciālistu. Šī problēma galvasāpes ir arī aktuāls tādēļ, ka tā var būt izpausme kādai citai saslimšanai, kādai vairāk vai mazāk nopietnai slimībai un neārstējot, nepiegriežot vērību šim simptomam. Kādreiz ir iespējams iedzīvoties lielās nepatikšanās un atļaut slimībai mierīgi progresēt. Kādreiz domā, ka migrēna ir tipiska sieviešu saslimšana, bet izrādās, ka arī vīrieši slimo ar migrēnu gandrīz tikpat bieži, varbūt nedaudz retāk. Ar migrēnu slimo arī bērni, un šīs te bērnu migrēnu galvasāpes atšķirās no pieaugušo un reizēm ir tik savādas un savdabīgas, ka grūti diagnosticējams ir pat ārstiem. Tādīs gadījumos, ja mēs zinām, ka tās ir manas parastās galvasāpes, kas man moka vienmēr pēc stresa vai tad, kad ir negulēta nakts vai varbūt ir gal galā temperatūra paaugstinājusies bijusi, tādā gadījumā cilvēks pats sev diezgan daudz ko var palīdzēt. Reizēm galvasāpes atvieglo vienkārši pastaigāšanās, iziešana ārā, uzmanības novēršana no tās situācijas, kurā es pašlaik atrodos. Varbūt tas ir stress, varbūt tas ir nogurums. Reizēm nemanāmi šīs sāpes pāriet pēc kādas pusstundas, vai arī muskuļi, šeit kakla muskuļi vai plecu muskuļi ir sāpīgi un savilkti. Arī šis muskuļu savilkums ir ļoti bieži konstatējams cilvēkiem, ne tikai tiem, kas fiziski strādā, bet arī garīgi darba strādniekiem. It sevišķi, ja slodze ir liela, garas darba stundas un liela atbildība, var sakot, šo te atbildības nastu mēs turam uz saviem pleciem. Ja tas ir ilgstošs, šāds te process ilgstoši notiek, plecu muskuļi savelkās un ir sāpīgi, un nereti šīs sāpes izplatās tālāk uz galvu, uz pakauša rajonu un rada ļoti mokošas sajūtas. Galvas sāpes diezgan bieži atvieglo pašmasāža, kā jau es teicu, tanīs rajonos, kur galva beidzās un kakls sākās. Šeit var iesmērēt kādu pretsāpju smēru. Vēl mēs varam pamasēt deniņus. Nereti, ka galvas sāp, tieši gribās deniņus piespiest šādu kustību, diezgan tipiski cilvēkam, kuram sāp galva. Šī ir vietiņa, ko labi var pamasēt. Šeit var iesmērēt vai nu piparmētu, vai melas eļļu, varbūt arī zvaigznīti. Drusku pamasējot abas pusītes, mēs varam just pēc kāda laika atvieglojumu. Līdzīgi punkti, kas diezgan labi palīdz sāpes novērst, ir šeit uz acu, priekšējās daļās, vai arī starp degunu. Tad tie ir punkti, kas darbojas uz galvas sāpēm. Ir iespējams arī sāpes mazināt. Un bez šaubām viss paņēmieni, ko jūs varētu izdarīt, lai sevi relaksētu, respektīvi dziļa elpošana, ielelpa un dziļa, lēna izelpošana, novēršot savu uzmanību no tā, kas ir pašlaik kairinoši vai kas man uztrauc, mēģinot iedomāties kādu jauku vietu, kas manā dzīvē ir bijusi, vai kādu jauku notikumu, vai gal galā relaksēties palīdz, manuprāt, tiešā stādīšanās vai sajūta, ka tu esi pie jūras, un tu ej gar jūras malu, un jūras viļņi tā lēni nāk un aiziet. Un šo te sajūtu mēģināt sevī tā uztvert un nedomāt par tām lietām, kas man traucē. Šāda relaksācija bieži vien ir ļoti labs palīgs tad, ja mēs esam uzbudināti, stresaini, ja gatavojamies kādam pasākumam, kas mūs no parastās ikdienas atrauj, un tas var būt galvassāpju iemesls. Tātad es domāju, ka mēs varam gan būt informēti par tām sāpēm, kas mūs moka, gan mēģināt paši ar viņām tikt galā, ja tas nepadodās, tad ir iespējams doties pie ārsta un uzzināt precīzi, kas ir šīs galvassāpes, vai tās ir bīstamas, vai es ar tām pats varu tikt galā,
kādas zāles man jālieto. Varbūt es varu iztikt arī bez zālēm. Gaidīsim jūs Vivendi centrā, lai kopīgi risinātu veselības problēmas un ļaut jums priecāties par dzīvi.